Var arī savādāk, obligāti. Kā tad? Nu, bet, lai tiktu pie rezultātu, pie tā cilvēka, teiksim, stāvokļa pareizi, vajadzēja iziet tādu skolu. Varētu būt, ka zinot savus brāļus, Jāzeps tomēr pārmācīja savus brāļus un iemācīja viņus cienīt Jāzepu kā brāli, kā tomēr tāds svarīgs, tas arī varētu būt, to mēs pēc tam vēl lasīsim. Tagad Jēkabs ir jau pie Jāzepa atgriezies atpakaļ, it kā salabi, it kā mēs lasījām, ka viņiem iedota labākā zeme, un 47. nodaļā bija tā kā atkārtojums, ko tad Jāzeps ir izdarījis. Un liekas, ka nekā, kā saka, privāta, tas tikai biznes. Ko tad viņš izdarīja? Viņš pavērdzināja visu Ēģipti priekš faraona. Uztaisīja tādu super biznesu. Un interesanti, kas 47. nodaļā, ja mēs lasām, tur interesanta tāda ir tā kā vieta, kur šie cilvēki, kurus skatieties, viņš viņus pavērdzināja, padarīja par vergiem. Un 25. pāntā, 47. viņi saka, ļoti interesanti, es gribu šo vietu tomēr izlasīt, ja? Tad 25. pāns, 47. Viņi atbild, tu mūsu dzīvības esi izglābis. Viņš viņus ir paverdzinājis, bet viss tā pagriezās, it kā viņš ir glābējs. Saprotat? Šodienas sistēma, naudas sistēma vai tā saucamā kapitalistiskā sistēma, viņi tieši tāda pat cilvēks maksā nodokļus un saka, tev būs lielāka pensija. Viss ir noiests un izplītēts, nekādas naudas valstī nav, bet cilvēki tam tis, mums ir labi, mums tur kaut kāda tauciņa iekrājuma, viss tev jau sen jau apzaga. Ziniet, vienu to pašu var, un piemēram, holokausts kā tāds, mēs domājam, ka tas ir šausmīgi, jā. Bez šaubām, ko darīja vācieši? Tad, kad viņi sūtīja gāzes kamerā, ziniet, tur spēlēja mūzika, klasiska mūzika. Un viņa rindiņām zem tās klasiskas mūzikas gāja cepļos. Ne cepļos, kamerās, vai ne? Kas bija padomu pusē? Tas pats, tikai suņurei. Nekā cita. Tur bija drastiski, tur bija tādi, teiksim, paņēmieni, tādi, rupji. Rezultāts tas pats. Tur nonāvēja, tur cilvēki bailēs, vienkārši gāja. Tur arī, starp citu, daudzas lietas līdzīgas kā ar ebrejiem, tur bija līdzīgas ar citiem cilvēkiem. Holokausts bija pret savām tautām. Vispirms holokaustu piedzīvoja Krievi no Krievijā. Un viņi gāja bojā daudz vairāk. Amerikāņi saskaitīja, ka Staļina laikos ir iznīcināti 80 miljoni cilvēku. Kopā ar Otro pasaules karu, bet vajadzēja būt tādām skaidriem vairāk. 80 Staļins izdarīja. Tas ir holokausts, vēl kāds. Šeit ir 6 miljoni, tur 80 miljoni. Un kā šeit? Šeit mūzika spēlē, lai viņi domā, ka viņi iet mazgāties. Viņi priecīgi, viņi atbrauc, tulīt viņus mazgās. Viss ir labi, tur kāds nedomāja, tas domāja, sterīli, utis, tad vajag matus nogriezt, vēl kaut ko, viss pareizi, viss labi. Viņi gāja uz nāvi un domāja, ka viss ir labi. Krievijā tur savādāk, tur vienkārši močīja viņus. Ziniet, ko izdarīja Jāzeps? Viņš aplasīja Ēģipti uz nulli un padarīja viņus par vergiem. Varētu teikt, viņš viņus iedzina gāzes kamerās. Viņi palika par vergiem. Viens solis un dzīvnieks. Un viņi saka, paldies tev, Jāzep, mēs palikām dzīvi. Klausieties, šeit ir tas
tā nepareiza lieta, tāds grēks, kas arī šodien, ziniet, Izrēlē šodien tas pats notiek, kad valdība aplasa savus cilvēkus, viņi izmanto izrēliešus, valdība tāda pati vēl varbūt, ļaunāka nekā mums, izmantojot savus cilvēkus priekš kaut kādām tādām lietām, cenas aug, tas notiek, tur vesels saraksts, kas ir nepareizs Izrēlē. Tas ir ļoti, tāda smaka nepatīkama, ko dara pret savu tautu, tā pati tauta. Ebreji to dara pret ebrejiem. Tāda patiesība ir, tur ļoti daudz tās lietas var atrast. Jāzep, tev vajadzēja izglābt savu ģimeni. Un viss, priekš